Es esmu Oskars Zaļkalns, pārstāvu Valsts meža dienestu, meža vides aizsardzības daļu vecākais eksperts meža aizsardzības jautājumos. Mēs šodien atrodamies vienā, skaistā egļu audzē, kas skaista bija varbūt gadu atpakaļ, bet patreiz te pastrādājas egļu 8 zobu izgrauzes. Ja pavasarī viņi bija smuki zaļi, tagad aizmugurē jau sausi stumbri, it īpaši. Te var labi redzēt to daļu, ko kukainītis padarījis pavasarī, tātad tur jau mīza lobās nost, apakšā redzams stumbra lejas daļā gan izskrējis, gan arī viņu vai vidus daļā lobās nost, galotne vēl daļai zaļa. Vaboles, kas ir gatavojies ziemošanai, viņas jau sen atrodas zemsedzē, tātad sūnās. Ja viss būs ļoti labvēlīgs vabolēm, tad nākošā gada aprīļa vidus, aprīļa beigas, atkarībā no laika apstākļiem, sāksies atkal izlidojums. Un kārtējo, var teikt, darīs savu kārtīgo darbu, to, ko dabas mātiņiem ir likusi. Jāteic tā, situācija šī vasarā Latvijā ir neviennozīmīga. Turpinās diezgan lieli kukaiņu postījumi vidzeme, centrāla vidzeme, tātad Madonas sēs apkārtne, tuvojās jau tuvāk Rīgai, tātad tās ir Sigulda, Ragana, tādos lielos vilcienos. Un kā arī ir šī pusē Pierīga, tātad, kas ir Ķekava, Ložmetēja kalns, Kalnciems, un arī pārējie daļai zemgala, daļai arī Kurzem. Postījums var sastapt visā Latvijas teritorijā. Tā, šogad diezgan daudz meža īpašnieku uztraucās ieraugot pašlaik eglēm šādas te brūnas skujas. Uztraukumu zvani ir vainavuma izgrauzes pie vainas. Jāteic, pirmkārt, koku diametrs ir stipri par mazu priekš izgraužu. Otrkārt, ja mēs ļoti uzmanīgi paņemam nost skujiņas, paraujam, tad uz skujām mēs varam redzēt sīkus, tumšus tādus punktiņus, kas norāda, ka tur pie vainas visur ir sēne. Jauna skuja veidosies un šī te inficētā skuja nobirs. Un šādā stāvoklī mēs vairs ar viņu cīnīties nevaram, viņa savu kaitīgo darbu padarījusi. Šī gadījumā mēs redzam augšņas mecenieku bojājumu. Pamatā viņš ir diagonāla veida grauzums. Koks apaudzēs to vietu, vienīgi pastiprināt var ieviesties kā trupas sēne. Ja ir šāds grauzums, te var būt gan smecernīgs, gan sirseņbars padarbojies, vācot sev lizdāju materiālu. Ja ir ļoti lieli, plaši grauzumi apkārt, gan visam stumbram, tad tādā vietā ļoti iespējams, ka koks varētu arī ņemt lūst. Tā ir kāda no skujbirēm. Skuja gals jau atmirs, saliecies dzeltens, uz pat skuja brūna ar sēņu infekcijas vietu punktiem. Šādas skujas jau parādās it īpaši pavasarī, vaināk apakšējā daļā sniega līnijā. Jaunais dzinums zarā plaukst, tad viss ir kārtībā. Šī slimība ir pamatā tikai jaunaudzē. Pirmkārt, tagad ziemas periodā izvākt visu jau nograusto koksni. Tas būtu vēlams viss savākt līdz nākošā gada aprīļa sākumam, ja ir kāda zaļā koks, lai šis sveķu aromāts nepievilināt pa jaunumu izgrauzi. Un tāpat tās līdz aprīlim būtu, vai pat pusmartam, būtu ļoti ideāli, ja varētam savākt visu lausto, gāsto skuju koku, izvākt no meža. Tas būtu aktuālie darbi meža īpašniekiem, kas būtu jāveic tagad rudens ziemas periodā.